Tā, nu izcili. Dienu vēlāk. Šotka viss. Nekur viņš nepaliks. Viss ir baigi labi. Super. Nu, davai šodien taisam to pašu augšā. Tā, nu tas moments ir pienācis. Domāju, šito augšējo likt klāt. Kur sataisīju maliņas šitā. Un tur būs tā, ka es pieliku, šitas piesitīsies pie maliņas. Viņam jābūt ir tieši šitā smuki līdz ar. Nu, tagad šī pusītē. Nu, kur iedzinu skrūves, jo tajā vietā, kur sanāk tā, kad es pie šī varu pieskrūvēt, un es pie šī rieģipšu mēģināšu vēl pieskrūvēt, jo plānoju līmēt ar putām, lai viņi neizspiež ārā. Tad man ir plāns uzpūst putas. Nezinu, vēl negribās pa daudz sapūst, pa maz arī būs sodīgi, kaut kā mēģināšu pareizi ietrāpīt. Un tad ar skrūvītēm pievilkt, izlīmeņot un atstāt, lai viņš žūst. Tā, nu esmu atskrējis un šodien ir plāns pielikt dvieļu žāvētāju. Tad reku situācija tāda, mums iznāk ar vādu ārā, bet es baigi negribēju, ka tur ir vannas istabā kaut kāda papildus rozete. Tad situācija sekojoša. Reku man jau stiprinājuma vietas viss ir sataisīts, tagad ir palicis tikai tik skaidrībā ar vadiem. Es sākumā vispār gribēju pielikt to dvieļu žāvētāju un vadus savienot vispār aiz sienas, bet tam man elektriķis tur baigi sašūmēja, ka, ja kādreiz tomēr vajadzēs viņu mainīt un blā, 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 tad es izdomāju, labi, vadus izlaidīšu uz šito pusi. Nu, ja es gadījumā pārdomāju, kurā brīdī tev rozeti uzlikt, bet man ir šitāds sūdiņš, vadu tāds penālīts, un es gribu iekšā viņā uztaisīt vada savienojumus, principā nogriezt to kontaktdakšu dvieļu žāvētājiem nost un pat taisno savienot ar šiem vadiem un uzlikt šādā penālītī un vispār nebūs redzami tie vadi. Tāda baigā kaprīza, bet tāds funkcieris ir, tā kā šodien mēģināšu, kur es nopirku divu veidu vadu savienojumus. Šitāds, kas pat taisno vienojās, un tad ir šitāds, kas ar fēnu sakausējās. Pa vidu tur ir vēl kaut kāds metāls, kurš izkūst, un viņi tā kā salodē to vadu kopā. Tā kā davai skatīsimies, mēģināsim, redzēs, kas mums sanāk. Tā, nu lielākā problēma ir tāda, kad kur es viņu ieliku, un mēs viņu gribam maksimāli pie sienas, lai viņš te ārā baigi nelien. Un reku tas attālums ir šī tik liels pa lielam tieši šitam sūdiņam, vago savienojumam, tieši tādā platumā arī viņš sanāk. Oi, zin kā, baigi delikāti būs jātais, jo es atčakarējos, tad ir viss kā putni. Nu tā, nu es mēģināšu ar šitiem kaut kā, gan jau, ka sanāks, kur tu liksies. Tā, nu izstāst diezgan smieklīgi, izstāst tas šādi, bet viss tur normāli, kā normāli vada savienojuma garums, viss pareizi, smuki viņi turās, tā kā, nu ko, mēģināsim kaut kā tur piespraust. Tā, nu izstāst tas šādi, laikam sanāca, tur gemerojas pilnīgākais, droši vien nav tas pats labākais veids, kā to darīt, bet izdevās. Tā, te vienīgi apakšā, te bija caurumiņi uztaisījis pārāk, tā viņš te kaut kā viņi tur vajadzēs, mašku viņi var. Nu labi, te kroči vēl vajadzēs pakuriģēt, sakuriģēt, bet idejiski tas izstāst šādi. Tāds mums dvieļu žāvētājs terma zigzagi. Nu, ko, bišku tagad pasaldīs, pastīsies, kā tur viss strādā, vai viss čikinē kā tā, lūk. Tā, nu jā, dvieļu žāvētājs viss smuki strādā. Tā, šodien jau kaut kādas mantas aizvedu projām, tā kā viss jāpievāc ir, un tad šodien laikam pamēģināšu piezāģēt aplodītas šīm durvīm. Tā kā skatīsimies, kā ies. It kā jau es uzfilmēju, kā es to darīju, mošu kaut kādu sižetiņu šo parādīšu. Tā kā, jā. Tā, nu te ar šito pusi būs mazliet problēmiņas. Man šitas ir jāzāģē uz pusēm. Un te arī tā siena nav taisna, pieņemsim sanāks uzzāģē paraudziņu, te man viņu vajag šitik platu līdz rekurteienei. Te man atkal aiziet pa milimetru vajag mazāk līdz teienei. Un te man arī vajag pa milimetru mazāk. Un tagad es nevaru saprast. Es te uztaisīju atzīmītes, jo kur man ir 2,8, 2,7 un te ir 2,6. Protams, gribās viņu piezāģēt tā, ka viņš čotka pieiet sienai. Bet skaidrs, ka viens, ka es viņu nedabūšu. Nu tā, kad
Ot šitā, ka perfekti viņš pējiet, man kaut kur viņš metīs, kaut kur būs kaut kādi spīdēs cauri. Nebūs līdzeni, tā kā es domāju, kurā gadījumā man beigās iespējams nāksies šo malu ar mini silikoniņu uzlikt un pārkrāsot. Nu nezinu, karoči, labi, es mēģināšu kaut ko zaļiet darīt, redzēs, kā sanāks. No sliktākajā gadījumā es varu aizbraukt nopirkt šo vienu aplodīt jaunu un tad mēģināt vēlreiz. Tā, nu mēģināju, nu nekas baigi skaistais man tur nesanāca, re, kur bišķi tur ir viļņaini. Nu tā, bet nu skaidrs viens arī, ja to figūru zāļu pilnīgi taisni nobraukt, nav pārāk viegli, bet viņš man arī šobrīd ne līdz galam vispār sēžās iekšā. Nu tā jāspēš, kas nozīmēs tagad ar smilšu papīru. Iešu cauri un mēģināšu viņu tā kā arī pataisnot un moška tad būs labāk. Nu man jebkurā gadījumā jāslīpē, viņš man šobrīd nemaz neiet iekšā, viņš ir nu tā baigi cieši. Es viņu iespiedīšu, viņu ārā nedabūšu. Tā, nu šodien atskrēju, uzreiz sāku darboties. Ko es daru? Tagad es piečiņīju visādus sīkumiņus pa labi, pa kreisi, kur vajadzēja piešpaktelēt, piekrāsot. Te bija, kad skoču ņēma no apmalītēm, bija bišķi krāsa nonākusi no piešpaktelēju stūrīšus visus. Te apkārt apšpaktelēju, bet te pēc tam es sienas krāsīšu. Bet lielākā problēma man bija kāda. Man bija reģipsī griestos, kur satiekās plāksnes, bija plaisas. Un nevis pa lielo šuvi, bet nu pa mazo, pa īsāko malu, kur viņi satiekās, kura nazīti tu iegriez un tur, kur aizpildīt sanāk, ir daudz mazāk vieta. Man principā bija vienā, divās, trijās plāksnēs plaisas, un es nesapratu īsti no kā tas ir. Vai tas ir no augšējiem kaimiņiem no vibrācijas, vai arī, kad virtuves džeks lika virtuvi, viņš ir cēlis augšā un iebliezis pa griestiem, un viņš ir, nu tās plaisiņas bija tādas, kad nevarēja saprast, vai viņas ir dziļas, vai tā ir tikai krāsa, bet katrā ziņā viņas bija, tā kā es viņas mazliet atgriezu, minimāli piešpaktelēju, un tagad es pārkrāsoju, un cerams vairs nebūs. Jo pirms tam es viņas nebiju pamanījis, un pēc virtuves es tikai pamanīju, ka no šitā stūra rekur tieši plaisiņa iznāca. Tā kā es pat ceru, ka tas bija no virtuves likšanas, jo tad virtuve vairāk neliks jaunu, un tās plaisas vairāk arī neparādīsies. Nu tāda šaizīta man te bija ar griestiem, bet nu tagad es visu piečiņīju, šodien griestus, rītdien sienas. Nu tad jāpabeidz apmalītes likt. Tā kā tā, tagad krāsoju, reku var redzēt, kur tās vietas, kur vēl žūst krāsa, 2-3 kārtās pārējuši pāri. Cerams, baigi neatšķirsies kaut kā krāsa, jo krāsa tā pati, dzīvotas te nav, bet nu tomēr ir pagājuši. Es pat neatceros, kad es krāsoju, man liekas, kad pirms operācijas tas bija 3-4 mēneši apakaļ. Tā kā tā. Tā, nu kamēr man durvju ailēju špakteli žūst, izdomāju šodien uzlikšu silikoniņu apkārt logiem. Reku esmu salīmējis jau skočiņu. Zinu, ka citi teiks, ka tas ir baigais čakars, nafigam. Bet, nu, zin kā, man ar to silikonu esmu saprats, ka šitā strādājas labāk ieguldu laiku, bišķītiņās aplīmējot un sagatavojoties, lai pēc tam tas rezultāts normāli nav jānožēlo. Tā kā tā, abi logi gatavi. Man pēc tam gan vajadzēs arī šeit un šeit, bet te man vēl jāpiekrāso stūrīši, tāpēc pagaidām es tikai apkārt logu rāmim salikšu. Tā kā, jā. Nu, davai, jāņem silikons un jāmalt. Un svarīgi ir likt, kur man viņš ir? Nekur te. Svarīgi likt ir sanitāro, lai viņā pelējums kaut kāds neiemetās vai kaut kādi citi kniši. Tā, nu silikonu viņš uzlikts. Iztās šādi. Sanāca ok. Nekas super labs, nekas super slikts. Uzlikās ok. Kaut kur, protams, stūrīši grūtāk. Te man nepatika palodzītēji. Kaut kā es laikam biju pa skočiņu atstājis platāku mazliet. Gribējās, ka viņi mazliet ir mazāk, bet tas ir tāds sīkums. Tā, viss normāli uzlikās. Tā kā abiem logiem tagad perimetrs ir apstrādāts. Atkal pēc ilgas pauzes esmu apakaļ šajā dzīvoklī. Kaut kā tā, ka pavasars atnāk mājātais un baigi daudz nav laika citām lietām. Bet jā, šodien rekur esmu aplīmējis stūrīšus, kuras piešpaktelēju vēl piečiņīju visām palodzītēm. Augšā tur bija līnija nesmuka sanākusi, plus es gribu vēl piekrāsot šeit, rekur viss netīrs no ņemšanās strādāšanas, jo sasmērējies. Plus rekur nolīmēju ieejas arku.
Nu, tad kaut kur te man jāpiečiņī, tur man vēl jāpiečiņī, kur šodien pabeigšu visus krāsa darbus, piečiņīšu, kur vajag, un tad pa lielam ar krāsošanu tas arī varētu būt, kad ir viss. Tā, nu labi, beidzot ir pienācis laiks, kad likšu aizkar stangu. Liksim 3 šitādas dubultās metāla sliedes. Domoletī, kur šobrīd es taisu atzīmīt, kur es gribu, kur man viņi jāpārzāģē ir. Pašas stangas ir ļoti labas, es otrā dzīvoklī uzliku, pasūtījām aizkarus gan dienas, gan nakts, un iztās baigi forši, ka viņi pie griestiem smuki to štangu vispār gan arī sliedi neredz. Tā kā tā, sanāk šitās ir pa 2 metri, un es taisīšu tā, kur logam tieši pa vidu, viena savienojuma vieta, un tad otra savienojuma vieta būs kaut kur šeit pa vidu, kur tā ventilācija. Jo viņus var savienot vispār, kur man ir? Kur ir. Nopērk šitādus metāla savienojums. Un viņas abas divas, visas 3 var saskrūvēt kopā, kad arī aizkars var pārbīdīt. Nu, bišķītiņās tur ieķerās, bet ir baigi ok. Tā kā, to parādīšu. Nu, tagad mēru, sazāģēšu, visu saskrūvēšu kopā. Un tad jau skrūvēšu pie griestiem šitos stiprinājumus, kur ar šitādiem te viņš turās. Tu viņu pieskrūvē, ieliec stangu un šitā aizgrieziet. Sākumā es arī domāju, jo tie nakts aizskar diezgan smagi. Mājās tas pielikums arī diezgan augstu griestu un viss turās uz šitiem te pupsikiem reku 5 tādi uz 2 metri. Un lot. Nu tā kā tā, darbojos kaut ko. Tā, nu labi, sliedes es esmu sazāģējis. Pareizajā garumā tagad es atzīmēju no sienas. Sliedēju pa vidu, kur jāskrūvē šitam klāt. Ir 7 cm no griestiem, es atzīmēju reku vienā vietā, rekur otrā vietā, vismaz lāzers par milimetru nepareizi. Uzliku lāzeri, rekur visu augšā redzu līniju, kur ir jābūt skrūju vietām. Nu, un tagad es mēģināšu ar zīmulīti atzīmēt pareizos attālumus, nu, un tad jāskrūvē klāt griezta stiprinājumu. Tālūk. Nu, reku tas izstāst šādi. Es ik pa 40 cm lieku to stiprinājumu, eju lēnām uz priekšu pa lāzeru un tā līdz pašam galam. Šādi tie stiprinājumi izstāst, ka viņi ir pieskrūvēti pie griestiem, un tad sanāks ieliec to stangu un pa stipri pieluku. Un viņi tā jāpagriež, man nāksies, tad bišķi palikt vaļā. Tā, to jās parādīsim. Hops, čučuķi. Un šitā viņi pievilksies. Gari uzmanīgi grieztas, vajag nesasmērēt. Nu, tālūk. Tā, nu beidzot līmēšu iekšā tās teleskopiskās aplodītes nopirku šitādu. Rakstīts it kā darbības laiks 5 minūtes, tad viņu var kustināt un pēc tam viņš tā kā pieķer, tā kā speed fix. Cerams tā būs, ka nebūs tur jāstāv jātur baigi ilgi. Nu, uzlaidīšu smuku. Nezinu, pārāk daudz centīšos, bišķītņās arī kaut kā te laikam maliņi iezieķiešu. Vēl nezinu, bet nu sākšu ar toliķi, jo te mazāk redz viņu tā. Man toliķis telpa tik maziņa, kad te mēģināšu, skatīšos kā sanāk un tad no koridoru puses tikai likšu. Tā kā tā. Tā, nu esmu atskrējis no rīta. Pirmkārtām atvedu reku griestiem lampas. Piekaramo tādu šādu garenu lampu virs galda un istabai lampu. Nu, neko gaidu šodien gultu ved. Tagad ir cik? 7:30, kaut kā tuliņās jau jābūt ir. Tagad gulta jau būs, tad varēs pasūtīt visas pārējās iebūvējumās mēbeles, un tad jau lēnām visi finiši taisnē. Aizkar stanga smuki stāv, aizkar jāuzsūta. Nu tā, finišojam lēnām visu pasākumu. Pavisam drīz jau varēs ievākties. Valā, nu gulta ir vietā, protams, telpa uzreiz samazinās nenormāli. Gulta ļoti forša. Speciāli sūtījām augsto gultu, lai apakšā varētu likt augstās īskastes, kur vēl mantas krāt turēt.
Tā kā izstāst tas, nu šādi. Sūtījām Tapeksā. Tā kā tā. Pagaidām viss.